tas ir pirmkārt tās pozitīvas emocijas, un bērniem, viņam to vien vajag, viņiem vispār bērnība sastāv un jaunība jābūt priekam un ir jāpavada aktīvi savu brīvo laiku, jo tas labāk nekā vienkārši bezdarbībā klaņot pa ielām kaut kur. Tā kā tas iemesls, kāpēc es vispār kļuvu par profesionālu sportisti, es domāju, ir tas, ka mana ģimene ļoti sportiska, mans tēvs spēlē basketbolu, mana mamma spēlē volejbolu, tāpēc es jau no bērnības dienām biju sportiskā gaisotnē augusi, un tas ceļš salikās tā, kad es gāju trenēties, un ļoti patīk man treneru un sporta skolu, un sporta